Šajā darbā tiks aplūkota pakašu ķeršana. Mani sauc Grisaps Draunieks, esmu Remco 1 grupas students, 16. nedēļa, 2014. gads. Tad šajā darbā bija jāaplūko TCP dump. Tas ir pakašu analizators Linux vidē. Man joprojām radās kādas kļūdas ar Linuxu, tāpēc izmantoju Windump, kas ir tas pats, kas TCP dump, tikai tas ir izstrādāts Windows vidē. Tas darbojas tieši Windows vidē. Un komandas ir tādas pašas kā TCP dump. Un visa informācija par komandām, kādas ir pieejamas, var uzzināt arī gan internetā, arī uzrakstot windump -help. Komandu rindā uzrakstot šo komandu, varam dabūt informāciju, kas jālieto, lai varētu ķert paketes un kādi tie parametri, pēc kādiem tiek ķertas paketes. Un tad, tā kā šīs process ir diezgan ilgs, tad izveidoju visu iepriekš un uztaisīju screenshotus katrai komandai. Tad sākam ar pirmo komandu, tas ir windump -d. Šī komanda parāda, kādi ir pieejamie interfeisi uz konkrētā datora. Un kā redzams, uz man datora ir 5 interfeisi, visi tie ir lokālie, un ar šiem interfeisiem var noķert paketes. Tālāk vienkārši komanda windump, tas parāda tas jau ķer paketes. No visiem pieejamiem interfeisiem, no visiem 5 pieejamiem interfeisiem tiks ķertas paketes, ja tās tiks pienākas. Kā redzams, šajā gadījumā es esmu ķēris 21 paketi un visas ir izsūtītas. Un kā redzams, IP un IP6 ir vairāk veida paketes. Un visas ir, neviena nav izmesta. Un, lai pārtrauktu šo pakašu ķeršanu, izmanto Ctrl+C. Kā nākamā, tad tie komanda aplūkot windump -i. Tas ir jau klausās tieši konkrētu interfeisu. Ķer paketes tieši tā konkrēta interfeisu, kā redzams windump listening tieši konkrētu interfeisu un tieši ķer visas paketes. Šajā gadījumā tieši 20 paketes aplūkoja, kas tika ķertas. Tad ieliekot vēl klāt šai komandai portu numuru, varam arī skatīties uz konkrētu portu, kādas paketes tiek ķertas uz konkrētu portu, kā piemēram es ņēmu portu 137, kas ir UDP paketēm. Un var redzēt, ka IP adrese un plus vēl ports un garums. Tad, šīs process prasa lielāku laika posmu, jo tās paketes ir dažādas. Kā redzams, 9 paketes ir noķertas un 37 ir izsūtītas. Tad 9 ir uz 137. portu. Tad tālāk mēs varam vēl ar windumpu arī ierakstīt failā. Ierakstīt, piemēram, failā tās paketes un pēc tam aplūkot ar kaut to pašu tekstu redaktoru varam aplūkot analīzi. Var arī ierakstīt arī Wireshark failā un ar Wireshark aplūkot to pašu. Un pēc tam palaist pilno visu un redzēt, kur ir tieši tās paketes. 36 paketes ir ierakstītas un izsūtītas ierakstītas, neviena nav izmesta. Nav pazudis, var teikt. Tad vēl var atprintēt katru paketi uz ASCII, kā redzams. Laiks tas ir kad
visi porti, garums, un te vēl tas pats tiek viss printēts uz ASCII. Tad mēs varam arī konkrēti aplūkot arī paketes, ja šī paketes, kuras ir tikai IP6, tad varam veikt IP6 pakešu analīzi. Vai arī trafika analīze, kā to var saukt. Arī tā arī to var saukt. Un kā redzam šeit tieši no 10 visām paketēm, kas sūtīt 6 noķers, un tās viss ir ar IP6. Tad mēs varam arī ierobežot to skaitu, kad cik daudz paketes mēs vēlamies sūtīt un veikt. Cik daudz mēs paketes vēlamies noķert, var teikt vienkārši, uz konkrēta interfeisa. Lai nebūtu tā, ka paketes, un tad ķeram paketes un izmantojam Ctrl+C, lai izietu. Te mēs, piemēram, izvēlamies 5 paketes, kuras ķersim, un tālāk vienkārši viss apstājas. Var teikt, kamēr ir 5 aiziet, tad var teikt, komanda pārtrauc darbu un izvada tās 5 paketes, kas ir noķertas. Vēl mēs varam ar XX attēlot tās pašu vēl printēt. Saņemtās paketes, tās noķertās paketes gan heksadecimālā formā, gan arī ASCII. ASCII var redzams jau no iepriekšē, ka mēs bijām. Un heksadecimā tas jau ir kaut kas jauns. Un tad var redzēt, ka tas ir heksadecimāls un tas ir ASCII. Vēl mēs varam ierakstīt, piemēram, kādā pcape failā paketes, un pēc tam atverot to varam atvert un nolasīt. Tad var redzēt, ka tas tiek ierakstīts ar komandu -write un -read. Varam nolasīt tas, kas tika ierakstīts. Un faila formāts tas var būt jebkāds, ne tikai pcape. Tad vēl mēs varam klāji nekonvertē hosta adresi un portus uz vārdiem. Vienkārši attēlot tos, kā tas ir, jo iepriekš aplūkotē bija, šajā gadījumā tas bija aprakstīts kā ASR, un tas ir ports. Vienkārši bija. Te mēs redzam, ka te ir hosta adrese un ports. Ar to ir tā atšķirība no tā, kas ir ar parasto windump -i3, piemēram, šajā gadījumā. Un kā arī varam veikt šī kopīga visa varam veikt apskatīt arī pilnu informāciju no paketes, kad tiek izmantota windump tur -nvvxss -i3, kura varētu gan pilnu informāciju gan tiek nekonvertē uz vārdiem, hosta adresi un portu, gan arī printē ārā heksadecimālā, gan arī ASCII formā. Kā redzams ar windump, tāpat kā ar tcpdump varam veikt pakešu analīzi un ķert paketes un izmantot vairākas komandas. Katra no tām dod iespēju aplūkot paketes no cita, pateikt, skata punkta un paplašina dažādot iespējas. Tā paplašina iemaņas darboties ar pakešu analīzi. Ir tam citas komandas, bet šajā darbā es tās neaplūkošu.